Labdien, cienījamie klātsošie! Protams, man ir tas gods šeit pirmām teikt dažus vārdus un tā lielā iespēja neatkārtoties. Tātad es tiešām sveicu visus šodien šeit, Eiropas dienā, šeit, Valmierā. Jā, man ir tiešām prieks un gandarījums, ka ārlietu ministrija sadarbībā ar partneriem ir centusies tieši Eiropas dienai dot tādu plašumu un vērienu un tādā veidā iesaistīt arī ne tikai Rīgu, ne tikai varbūt atsevišķas institūcijas, bet doties arī ārpus Rīgas un tātad arī reģionos šeit konkrēti Valmierā. Ļaut tik vienam no jauna sajust to, ka mēs esam Latvija un Latvija kā Eiropas Savienības konkrēta sastāvdaļa. Šodienas temats izglītība un kultūra nav šaubu, tātad tas ir tas, kas ļauj mūsu cilvēkiem uzkrāt zināšanas, modernas zināšanas, būt konkurētspējīgiem tajā Eiropā, kāda šodien ir. Tāpēc šī nianse ir neapšaubām ļoti svarīga. Jāsaka, ka arī savā dzīvē un arī tagad esot ārlietu ministra amatā, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mūsu iespējas Eiropā sev pārstāvēt, veidot ilglaicīgu valsti ir tikai tad, ja mūsu cilvēki ir izglītoti, ja tiem ir zināšanas, ja tie orientējas pasaules un Eiropas procesos, ja tie saprot, ar kādu ātrumu griežas zemeslodu un kādas ir mūsu iespējas un beigās, kā to visu izmantot. Protams, ka tas nav viegli un vienkārši, sevišķi valstī, kura pavisam, teikšu tāda no vēstures viedokļa, tikai pirms 20 gadiem ir atguvusi savu neatkarību, jo, ja mēs salīdzinām ar iepriekšējiem laikiem, ar to laikmetu, kas ir 50 gadu garumā mūs izrāvis no dabiskiem Eiropas attīstības procesiem, tad varētu teikt, jā, šajos 20 gados mums vēl nav izdevies sevi pietiekami mērķtiecīgi, dziļi pieteikt Eiropas procesos tā, lai mēs visu sabiedrību justos kā pilnīga pašsaprotama un loģiska Eiropas Savienības sastāvdaļa. Es teikšu, ka man kā cilvēkam, kā latvietim, šī Eiropas identitāte ir bijusi visas dzīves garumā, arī tajā laikā, kad mēs dzīvojam Padomju Savienībā. Nekad es sev neesmu varējis domāt, ka es būtu atšķirīgs no Eiropas Savienības. Protams, mums daudz kas tika liegts. Lai atgūtu to, kas mums ir ticis ņemts, protams, neapšaubāmi Eiropas Savienība, dalība Eiropas Savienībā ļauj mums mērķtiecīgi uz to virzīties. Dalība Eiropas Savienībā tās ir iespējas, un mums ir jāprot tās izmantot. Mums tās jāprot izmantot savās interesēs, un to var izdarīt tikai mērķtiecīgi ietekmējot Eiropas Savienības dienas kārtību. Mērķtiecīgi sadarbojoties ar visiem partneriem, kas Latvijai ir. Un neapšaubām, ka pirmais, kur mums ir jāskatās ir divos virzienos. Viens ir tātad Skandināvijas valsts, es priecājos par mūsu arī šeit viesiem no Skandināvijas valstīm. Neapšaubām, tās ir konkurētspējīgākās valsts pasaulē, un mēs esam gandarīti, ka mēs esam integrēti šajos procesos. Ar Skandināvijas valstīm arī ārlietu ministrijai ir formāts, ko sauc par NB8, un šajā kontekstā mēs veselu virkni Latvijas attīstībai nozīmīgas jautājumas, piemēram, enerģētikas neatkarības un resursu diversifikācijas jautājumos sadarbojamies tieši ar Skandināvijas valstīm. Pats es lepojos faktiski par to, ka es biju viens no 7 Eiropas parlamenta deputātiem, kuri savu laiku inicēja tādu, es gribētu teikt, Eiropas Savienības politiku kā Baltijas jūras stratēģija. 2 gadu garumā mēs šo stratēģiju attīstījām, arī iesniedzām Baroso, tikāmies ar Eiropas Savienības komisiju un tātad attiecīgi virzījām šo jautājumu. Tagad tā jau ir viena no Eiropas Savienības redzamākajām politikām, kur reģionu kontekstā arī kā piemēru liek priekšā arī citi reģioni, piemēram, Donavas stratēģija tiek veidot uz šī paša principa.
Vēl runājot par sadarbību ar zinātniekiem, teikšu, ka tas laiks, kad biju Eiropas parlamentā, un es teikšu tā, ka tas bija laiks, kad varēja daudz mācīties. Vesela virkni projektu tieši notika starp Eiropas parlamentu un Latvijas pētniekiem caur mani kā tādu mediātoru. Jāsaka, ka 5-6 dažādas pētījumus, kurās tika iesaistīti Latvijas pētnieki, izdevās realizēt, un tās ir mācību grāmatas, gribētu teikt, tā varētu teikt tā, saistībā ar Eiropas Savienības reģionālo politiku, ar Eiropas Savienības Baltijas jūras un Eiropas Savienības, piemēram, Krievijas attiecību politiku, kur noteikti, manuprāt, šīs grāmatas varbūt arī pasniedzēji, varbūt arī studenti izmanto savā ikdienas laikā. Man ir tūlīt jābeidz, izrādās, ka man bija uzruna un es aizgāju pārāk tālu, bet es tikai teikšu, ka jā, nav tā, ka mēs esam gluži tie pēdējie, jo mēs palasām avīzes, tad liekas, ka mūsu cilvēki domā, ka Latvija tā neveiksmīgākā, švakākā un tāda valsts. Pa valdību vispār nerunāsim, jo valdība vispār ir galīgi, teiksim, zem katras kritikas. Es tā teikšu tā, ka tā tas tomēr nav, jo man pēdējās nedēļās bija iespēja arī attīstīt to otru dimensiju, ko sauc par Eiropas Savienības austrumu, jeb kaimiņu attiecību politiku, un tieši austrumu kaimiņu attiecību politiku esmu bijis ik pa nedēļai Kijevā, Kišiņevā un Bilisī. Vēl vakar no rīta bija Bilisī un ierados uz šiem pasākumiem, kas ir arī šeit. Un teikšu, kā ir, ka tās valstis un to valstu centieni integrēties Eiropas Savienības procesā, viņi skatās uz mums ar cerībām, viņi skatās uz mums ar apbrīnu, viņi ir gatavi no mums mācīties. Ja mēs šīs lietas paturam prātā, tad tas liecina tikai to, ka patiesībā virziens mums ir pareizs. Vispārējais ir atkarīgs no tā, cik zinoši, mētiecīgi ir mūsu cilvēki, kā mēs gribēsim un vēlēsimies savu latvietības un Eiropas kopējo identitāti nest un uzturēt. Tāpēc es vēlu visiem mācības spēkiem, visām Latvijas augstskolām šajā Eiropas dienā apzināties to misiju, un lai šī konference ir arī kā labs pienesums šīm augstajām un svarīgajām mērķim. Paldies par uzmanību!